bija tas brīdis 3. ceturtdaļas beigās, kad no +20 palika +10, +8. Nu, tas ir tā mūsu lielākā problēma, kad mēs, kā lai pasaka, mēs trakojam šādi tādu. Vajag mazliet tādu, pozicionālāku spēli. Bet, jebkurā gadījumā, es domāju, mēs izpildījām uzdevumu. Un tagad viss šās kameras pieslēdzās, tad, kad es sāku runāt par kaut kādām problēmām, bet pirms tam, kad es stāstīju, cik viss forši un skaisti, tad Tas paliks tikai manā būs, Nē, es esmu ļoti priecīgs bet ne pārsteigts. Mēs uzdevumu izpildījām, un es domāju, ka mēs esam aizvadījuši cienīgi to, kas tas grupas turnīrs skaitās, grupas turnīru. Varbūt dažam labam mainīsies domas par Latvijas basketbolu. Un ne tikai bijušajā Dienvidslāvijā, bet arī Latvijā. Un tā kā, mēs vēl joprojām esam dzīvi un mēs vēl joprojām varam. Paldies visiem cilvēkiem, kas bija mums šeit. Un paldies visiem cilvēkiem, kas nebija ar mums šeit, kas bija Latvijā. Es zinu, ka daudz domāja par to. Paldies, pateicoties sociālajiem tīkliem. Pauli, saka godīgi, no Latvijas braucot, cik nedēļām ir zeķis paņemts tīrās? Cik pāri līdz nedēļai, 2 vai 3? Nē, tad mēs nezinu, kā ir. Es tev godīgi pateiktu, kādi 50 pāri ir apmēram. Tad pietiek uz finālu. Jo mums viņas tādas visādas ir tās zeķis, sporta zeķis, viņas vienreizējās ir principā. Principā vienreizējās. Varētu apsīdīt par vēļu, bet mēs tā pa zeķiem, tā zolē. Pa vēļu es varu pateikt, man pietiek. Jo ir... Bija paredzēts aizkavēt. Ir servis. Šodien arī spēlētāji deva labu Jā, Mārtiņš malācis, Bērs malācis un arī Andrejs ar savu spēku nospied. Tika veikts varbūt īpašs darbs ar viņiem arī, lai atdzīvinātu kaut kā psiholoģiski. Nē, ir jau tā, kad tiem serbiem un lietuviešiem viņiem ir viņi tie garie spēcīgi un meistarīgi. Tur bija daudz grūtāk varbūt atvērties mūsu gariem, bet pret šitādiem gariem, kas bija šeit, kas bija Bosnijā, kas bija Melnkalnē, un es domāju, ka viņi ļoti cienīgi nospēlē, un tā nav, ka bišķiņ pa daudz tās drāmas ir pa tiem garajiem, un viņi vēl turpinās, jo domāju, ka viņi beigsies kaut kad, ka mēs tur vinnējām vienu otru, bet viņi vēl turpinās, es domāju, ka garie nospēlē ļoti labi, un visi nospēlē ļoti labi. Un visi izdarīja milzīgu darbu, gan treneri, gan masieris, dakteris, Dinārs. Varbūt izņemot Māri Jučmanu, bet tā viss labi.